Labdien! Šodien mēs esam satikušies Zvaigznes ABC prezentāciju telpā, lai tiktos ar nesen iznākušās grāmatas Python programmēšana iesācējiem autoru Marijušu Duku, kuram ir iznākušas vairākas grāmatas poļu valodā, bet Python programmēšana iesācējiem ir pirmā grāmata par programmēšanu latviešu valodā. Un pirmā šī autora sarakstītā grāmata latviešu valodā, tāpēc mēs lūgsim vispirms iepazīstināt autoru ar sevi. Labdien, mani sauc Marijus Duka. Esmu grāmatas Python programmēšana iesācējiem autors. Šī ir mana pirmā grāmata latviešu valodā par programmēšanu, ar ko patiesi lepojos. Liels paldies Zvaigznes ABC par to, ka grāmatu varēju izdot Latvijā. Paldies! Mums tas bija ļoti liels gods sadarboties ar autoru, strādāt pie šī darba manuskripta, tāpēc mums jautājums ir šāds. Kā jūs pats raksturotu savu grāmatu? Kas tajā ir unikāls? Kas tajā ir vērtīgs? Tā ir mācību grāmata, ar kuras palīdzību katrs, kuru interesē programmēšana, var soli pa soli, interesantā un viegli uztveramā veidā apgūt Python programmēšanas valodu. Grāmatas struktūra ir pielāgota projekta Skolā 2030 mācību priekšmeta programmēšana 1 un 2 prasībām. Tā būs noderīga gan vidusskolēniem un studentiem, kuri tikai sāk iepazīt programmēšanu, gan tiem, kuri vēlas padziļināt savas zināšanas. Mācību grāmatu rakstīt ir ļoti grūts darbs. Parasti mācību grāmatu autoris saka, ka tas ir vismaz 1 gads, kurš tiek veltīts grāmatas rakstīšanai. Kas jums bija vislielākais izaicinājums? Kas bija visgrūtākais? Kādi šķēršļi varbūt bija jāpārvar, lai taptu šāda te vairāk nekā gandrīz 300 lapas pušu bieza grāmata un latviešu valodā? Labs jautājums. Esmu pārliecināts, ka ikvienam autoram, kurš veido izglītības materiālus, liels izaicinājums ir aprakstīt sarežģītās lietas saprotamā un vienkāršā valodā. Man bija tā laime, ka grāmatas rakstīšana laikā vadīju programmēšanas nodarbības Itas Kozakevičas Rīgas poļu vidusskolā. Skolēni ir prasīga mērķa auditorija. Ne katru skolēnu interesē programmēšana, bet skolotājiem jāmāk pasniegt savu priekšmetu tā, lai skolēniem mācību viela būs saprotama un arī interesanta. Mana dzimtā valoda ir poļu valoda, un man vislielākais izaicinājums bija uzrakstīt grāmatu skaista latviešu valoda tā, lai lasītājs jūt, ka grāmata ir rakstīta tieši viņam. Un tieši to, ka grāmatu esmu rakstījis latviešu valodā, uzskatu par savu lielāko panākumu. Mēs, iepazīstoties ar šīs grāmatas manuskriptu, uzreiz sapratām, ka šī ir ļoti, ļoti draudzīga grāmata. Tā ir tiešām rakstīta tā, lai jebkurš atverot, pašķirstot, izlasot uzdevumus, saprastu, ka jā, man atliek tikai ņemt un pamēģināt un programmēt nav nekādā raķešu zinātne, tas ir kaut kas, ko var jebkurš paveikt. Tā kā jums ir izdevies to panākt tā, lai tā būtu jauniešiem tieši interesanti, pievilcīga grāmata. Un tāpēc jautājums ir, ko jūs tieši novēlētu skolēniem, kuri mācīsies pēc šīs grāmatas? Esmu pārliecināts, ka skolotājiem šī grāmata būs vērtīgs palīgs
stundu plānošana un vadīšana. Uzdevumi var tikt brīvi modificēti un pielāgoti. Bet skolēniem es gribu teikt tā. Galvenais ir mēģināt patstāvīgi risināt uzdevumus, jo tikai prakse var apgūt nepieciešamas zināšanas un prasmes. Esmu pārliecināts, ka katrs var iemācīties programmēt. Tikai jāsāk darīt, un jūs redzēsiet, ka programmēšana ir tiešām aizraujoša. Nu, ko atliek tikai novēlēt ikvienam izmantot šo ļoti vērtīgo grāmatu Python programmēšanu iesācējiem, ņemt vērā autoru Marijušas Dukas padomus un ķerties klāt pie programmēšanas, lai veicas ikvienam.